Viņš apzināti gribēja mazo pizzeriju nogrimdēt. Ir tās atsauksmes ļoti daudz, ļoti pozitīvas. Pirmie 2 gadi man sanāca tādi pamatīgi mīnusi, ko, ja mums ir pasūtījumi līdz 1 naktī, izmet ārā, sanāk daudz cieres, 40 kg, 50 kg. Atbalsta nebija. Viss pilnīgi dzīvē sabruka. Sveicināti podkāstā Ceļš uz miljonu, kurā mēs tiekamies ar mazo un vidēju uzņēmumu vadītājiem, kuri vēl nav sasnieguši miljonu apgrozījumu. Un atklāti runājam par to, kā īstenībā ir būvēt biznesu, par grūtībām, mācībām un rezultātiem. Tikai praktiskas atziņas, kļūdas un patiesība no tiem, kas šobrīd to izdzīvo. Tagad pie epizodes. Labi, šodien mēs esam ar brīvdienu pizzas īpašnieku Aivi. Un varbūt tu varētu pastāstīt par sevi un arī par savu uzņēmumu. Jā, tā mani sauc Aivis. Tātad līdz pizzām es gāju samērā ilgu posmu. Man bija tradīcija ģimenē taisīt katru svētdienu pizzas, un es tur eksperimentēju gan ar gatavām mīklām, gan savas veidoju, gan ar gaļām, sieriem sanāka, un aptuveni tas bija kaut kādi gadi 12, 13, ja? Un katru svētdienu gandrīz neizlaižot. Jā, un tad man jau tur draugi sāka teikt, to baigi labi sanāk, ļoti garšīgas, varētu kaut ko sākt savu mēģināt. Kaut kā varbūt tās pietrūka tās dušas sākumā saņemties, jo bija tā, ka, zini, kā uzsākt kaut ko ir samērā grūti sākumā. Tāpēc es strādāju paralēli tur uzņēmumus vairākos, un vēl bija brīvdienās taksī. Pastrādāju, sanāk 4 gadus kaut kur. Un tad sanāk strādāju tieši Bolt taksī, un sanāca, ka Bolts tur mainīja noteikumus, ka jāreģistrēs obligāti tur firma, tu nevari kā individuālais, tev jābūt zem kaut kā apakšā. Un es pareikināju, sapratu, ka īsti tas vairs nav izdevīgi, un plusā vēl mašīna noplīsa man. Sanāca viss pilnīgi dzīvē sabruka tā, ka krītu uz leju, un es vienkārši ejot no servisa sapratu, kaut kas dzīvē jāmaina. Un vienkārši un pats sev pateicu, visas atvēršu pizzeriju. Un principā pēc nedēļas jau bija pizzerija vaļā. Tā. Tas sanāk, tev bija tāds dzīves kritiens sākumā, un no tā arī izveidojās. Jā, vienkārši sapratu, ka vajag, jo šis man ir kaut kāds jau, man liekas, 6. uzņēmums. Ir bijuši kuponu portāli, varbūt tās zini, ka tādi agrāk bija, kur tur ar atlaidēm, kā vairāki pērki ir lētāk. Tad ir bijis man sanāk zvanu centrs, tad ir bijis tur kaut kādi tur saimniecības preču tirgošana. Vairāk, teiksim, tie biznesiņi ir bijuši, bet te visi daudz maz veiksmīgi bija, teikšu tā. Nebija tā, kā neveiksmīgi bija, teiksim, kuponu portāliem tas bums pārgāja, cilvēki pirka, un tad viss. Pēc tam sanāk bija zvanu centrā, tur man sanāk ģimene mazliet bija prioritāte, tur iecēlu direktori, un tad tā meitene neko nedarīja un nolaida visu tā pa zemi, jā. Un tad dzīvē es izdarīju daudz secinājumu, sapratu, ka, ja darīt, tad vajag tomērīgi primāri, lai visu uz taviem pleciem balstās. Tu nevari paļauties, kamēr tev nav kaut kāda atstrādātas tur tās schēmas un tā tālāk, ka nedrīkst. Vienkārši, jo tad sanāk, ka tev tas biznesa principā būs neilgspējīgs un arī nebūs tā attieksme tāda, kā, teiksim, kā īpašniekam, ja? Jo es, piemēram, tagad joprojām katru zvanu pieņemu katru arī caur internetu pieņemu katru Boltu pieņemu gan Voltu pieņemu, gan Doglotu. Visur sanāk, es kontrolēju, visur pieņemu un daru visu, pat ja man nauda maiņa, ja, tāpat es to daru. Un jā, tas ir, sanāk arī bez brīvdienām sanāk strādāju, principā. Un ir tā, ka, teiksim, kaut kādā teātrī, ja, vai uz kaut kādu kino, vai uz kaut kādu sporta pasākumu, tad vienīgais ir moments, kad es uzlieku to pārdresāciju vai uz kaut kādu spā izēju. Bet tā, principā, jā, visu laiku non-stopā. Pat arī aizlidojot kaut kādu atvaļinājumu uz citu valstī, ja, tāpat es tajā valstī sanāk atbildu uz tiem zvaniem, bet neesot Latvijā un strādāju, principā, nepārtraukti. Man jau daudz saka, kā es to izturu jau cik gadi. Kaut kā izturu. Laikam tā ir tomēr tā lielais noslēpums ir sirdslieta. Ja tas patīk pašam, tad viss arī sanāk, kā sakās. Kā tev pašam nav tā, ka kaut kādā brīdī baigi grūti paliek un tu gribētu mest visu pie malas, jo sanāk bez brīvdienām strādāt tomēr neprasās kaut kādu
tā kā pat minimālu atpūtu? Nu, īstenībā bijuši dažādi tie momenti, jā, teiksim, jo pirmie 2 gadi man sanāca tādi pamatīgi mīnusi, jo sanāk, kā nosaukums brīvdienu picē sākās ar to, ka strādāja brīvdienās tikai. Sanāk, piekdienas vakari, sestdienas svētdiena, viss. Pārējais dienas man bija algots darbs, strādāju tajā laikā tieši Moneo, IT kompānijā sanāk. Un jā, pēc tam kaut kā tas darbs, sanāk, apvienoju brīvdienas, ir brīvdienas un darba dienas, bet tajā pašā laikā pēc tam jau sāka jau klienti zvanīt arī darba dienās, un tas jau sāka jau jūtu traucēt esošam darbam, un tad tā, nebūtu arī godīgi pret, esošo darba devēju, ka es, principā strādāju pie viņa, bet paralēli arī savā. Kā atbildu, kaut ko komunicēju un tādas lietas. Jā, un tad tā parunājot apusē, mēs tā nolēmām, ka es eju savu ceļu un veru arī darba dienās. Jo darba dienās jau arī kādam ir brīvdiena, un tad nosaukums paliek tas pats, jo cits strādā sestdienā, svētdienā, un viņam tieši pirmdiena, otrdiena brīvdiena ir. Un tā ideja arī ir, tāpēc brīvdienu pica ir, ka katra diena ir brīvdiena, un tad, kad to brīvdienu pica, tā arī kļūst tāda, riktīgā brīvdiena. Jā, baigi foršais stāsts īstenībā, man prieks dzirdēt, ka tev ir bijis kaut kāds tas ceļš un vairāk uzņēmumi, un tu esi nonācis tagad līdz tam īstajam, kas tagad tev arī ir, kāda saka, tā sirdslieta. Kā ir ar skaitļiem? Cik jūs, teiksim, esat apgrozījuši pa gadiem līdzekļus? Apgrozījums mums nav nekāds lielais, jo īstenībā es ilgu laiku arī viens strādāju. Gan pats sepu, pats vedu, pats arī visu darīju, jo tad tu arī saproti, iedomājies, ja es, piemēram, uzcepju 3 pasūtījumus, es izplānoju to maršrutu, pa to laiku neviens jau necepi. Tas arī tā, diemžēl tā, to apgrozījumu arī ietekmē tādas nianses, knifiņi. Jā, cik man bija pagājuši gadu, es tā īsti neceros, bet man liekas, bija kaut kādi, nekas daudz nebija, man liekas 50,000, kaut kas tā aptuveni varētu būt. Jā, un tur tā peļņa arī nebija nekāda liela, man liekas, tur vai pa 0 vai 5,000. Aizpagājušā gadā man bija vislabākais, bija 10,000 peļņa sanāk, jā. Un jā, tad šogad jau man ir arī tie darbinieki sanāk, jau ir, kas, ka mēs pa maiņām strādājam, jau ir tā, ka nopietnāk jau bišķiņi jau sanāk pieejas, tās ir arī tie šoferīši, teiksim, mums arī ir savēja pārsvarā, bet, teiksim, ja netiekam galā, mums arī tas pats ieslēdzam voltu sanāk, ka klients var pasūtīt, tad vēl ir Quakers, varbūt zini tādu kompāniju, tur sanāk, ka tu vari izsaukt kurjeru. Līdz ar to, teiksim, tagad ir jau tas jau, ka apjomu var palielināt un arī strādāt daudz efektīvāk. Bet jebkurā gadījumā, ja kāds ir cepējs, meklē darbu, mēs esam atvērti. Kā sakās, droši. Var pieteikties uz info@brīvdienupizza.lv vai arī WhatsAppā uz numuriņu to pašu. Jā, ko teiktu, teiksim, tā kā tas apgrozījums ir, teiksim, kā tu saki, viņš nav dižais, bet vai tev pašam tas tā kā liekas rentabli? Un, tu saki, tā ir sirdslieta, bet kā tu skaties uz to peļņu un apgrozījumu? Kāds tavs viedoklis? Jā, tur sanāk ir, jā, tas apgrozījums nav varbūt tas lielākais, bet, teiksim, man pietiek. Varbūt agrāk man bija krietni lielākas algas un tās prasības bija lielas, bet varbūt tagad dzīvēs esmu mazliet sapratis, ka nav jau tajā naudā tā laime. Laime tomēr ir, teiksim, kas tev, tās emocijas, ko tu teiksim, darot savu darbu, jā, teiksim, tajā pašā laikā ir situācijas, ka klienti tev uzvana un liekas, parasti jau zvana, kā pateikt, kaut kas noticis un tā, un zvana un pasaka, jā, šitā bija labākā pica, vai mans bērns nekad neēd, vai vecmāmiņa neēd, un ēd tavu picu, saka, vau, tiešām, ļoti laba. Un joprojām tā ir tās atsauksmes ļoti daudz un ļoti pozitīvas, un man pašam tas tāds, tiešām, man joprojām pašam ir arī ēdo picu savējo, skaiti jau pagājuši, tā oficiāli, man liekas, 6 gadi jau, vai 5, jāskatās, un joprojām ēdu un garšo. Es reāli ēdu, man liekas, wow, pati labākā pica. Tas man pašam pat liekas, joprojām. Un nav apnikusi. Bet, teiksim, es arī citas pizzerijas testēju visu laiku.
teiksim, ik pa laikam es to pašu, kas pat bija, nu, teiksim, sliktāka vai labāka, notestēju, salīdzinu, skatos arī. Eju klātienes arī skatos, arī, bet pārsvarā cenšos uz piegādēm redzēt, kā viņi apstrādā, ko viņi dara, kā vai zvana, nezvana un tā tālāk, kāda pēckomunikācija notiek, vai notiek kaut kāda piepārdošana klāt, vai, nu, teiksim, visu to. Es, kā daudz arī pārdošanā strādājis, man tas arī, teiksim, pašam ir arī interesanti to papētīt, paskatīt, teiksim, tās lietas. Tas īstenībā interesanti dzirdēt par to, ka tev pašam viņu tā kā nav apnikus un liekas garšīgi. Par cilvēkiem ir, nu, ja ēd kaut kādu vienu ēdienu, visu laiku, tā, nu, viņam pēc laika viņš tā kā apnika un viņi vairs negrib tā kā ļoti interesanti. Es pats gan vēl neesmu pagaršojis, bet laikam ir visas iespējas tā kā pasūtīt uz ofisu uz kaut kādu piekdienas. Nu jā, tad vajadzētu mums arī iedot varbūt tās kāda kodiņa, lai tu pamēģini un arī citi, kas nav mēģinājuši. Jā, mēs varētu uztaisīt, varbūt to varētu nosaukt. Jā, mēs varētu uztaisīt, piemēram, AM10 un iedot 10% atlaidi sanāk, caur mājaslapu sūtot, ievad AM10 līdz jūlija beigām. Okay. Jā. Un ja klātienē, starp citu, ar šo kodu ņemtu, nu, pasūta caur mājaslapu, ievada kodu, izņem pats, tad būtu 20% pat atlaidē. Ok. Apskatīsieties tad arī aprakstā kodu. Jā, super. Okay. Un tad gaidīšu no tevis atsauksmi. Jā. Vai tiešām ir tā, kā es saku, vai arī kā ir bijis nesen tāds atgadījums? Jā, mēs varētu īstenībā par to atgadījumu arī parunāt. Kā es vispār tevi atradu, es redzēju vispirms Pipera video par atsauksmi. Meklējot sliktāko restorānu Latvijā, atgriezos, manuprāt, vissliktāko pizzeriju Latvijā – Brīvdienu pizza. Brīvdienu pizza man ir palikusi atmiņā kā vienīgā vieta, kur es sev apsolīju nekad neatgriezties. Bet tagad, kad esmu uzsācis šo rubriku, man tas bija jāizdara, jāapskatās, vai tādēļ man vienkārši nepaveicās, vai arī Brīvdienu pizza tiešām ir tik slikta. Tā kā tieši, un tad es redzēju uzreiz pēc tam tavu atbildi. Varbūt var pastāstīt par šo situāciju, kas īsti notika. Jā, nu tas bija interesanti, pat negaidīt, es teikšu, nu tā, ka vispār. Jo tas video sanāk, nu, bija sajūta uzreiz ieslēdzot, ka iet norakt. Nu, reāli tāda sajūta bija. Bet es sākumā domāju vispār neatbildēt un tā, un neko arī neatbildēju. Tur pagāja laiciņš arī īstenībā kaut kādas pāris stundas. Bet nu, tad sieva saka, nu tur sāk rakstīt komentārus visādus, 50-50 saka. Nu, es sapratu, ka nu, nevar klusēt, jo tomērīgi viņam ir daudz sekotāju. Tikai tādēļ, ka daudz sekotāju, ja tur maziņš ieliktu, nu, kuram nav, es pat neatbildētu nopietni. Nu, ir. Teiksim, un ja ir pamatota, bet šī gadījumā īstenībā nav pamatota, jo, teiksim, lai nosaukt kaut ko vissliktāko, cilvēkam dzīvē ir jānotestē vismaz no vairākas, jāuztais kādas analīzes, jo vienkārši tāpat nosaukt, tas ir tāda sajūta, ka atnāk un ar domu jau uzreiz gāja, ka tā ir vissliktākā, pat vēl nepagaršojot, neko nenovērtējot, jo, kā viņš pats teica, iepriekš bija mēģinājis siera picu, jā, bet viņš jau ēdo citus gabaliņus, tur bomba, picu, īstu veču, viņš jau saka, ka būs sūdīga. Kā var tā būt, ka nav mēģinājis pirmoreiz, ko vēl nav nokodies, jau pasaka, ka būs sūdīga. Nu, tas arī liecināja to, ka tur tā ideja, man liekas, bija vairāk viņam arī apakšā uzdzīt haipu. Man tā liekas. Jo viņš pats uzprasīja uz komentāriem, bet komentārus dzēsa vai tur blokēja cilvēkus. Nu, un mani arī noblokēja. Nu, labi, mani noblokēja, es pateikšu, uzskatu pamatot, jo es gāju tur zem pozitīviem komentāriem arī rakstīju. Paldies, ka atbalstat un tā. Bet neko sliktu nerakstīju, neko tādu. Un, jā, un tad tur sanāca, kāpēc es vispār sāku rakstīt zem tiem pozitīviem. Tāpēc, ka viņš zem negatīviem rakstīja visu laiku arī prasīja. Nu, kaut ko, sirsniņa lika pie negatīvām, pie pozitīvām vispār ignorēja. Un es sapratu, ka nav arī vienāda spēle, nav godīga. Man tomēr patīk tā spēle ir godīga. Un jā, tāpēc arī tā sanāca. Varbūt tās, bet no otras puses, paskatoties visu tagad no malas, jā, tas ļoti labi sanāca. Nospēlēt manā pusē. Jo īstenībā tad es arī sapratu, teiksim, ka tiešām eju pareizo ceļu un ka man labi pizza nav tik populāra. Tagad jau, gan jau ir pēc šitā atgadījuma, bet tajā pašā laikā, jā, ka
Tā pārdošana ļoti labi izauga, es varu pateikt. Joprojām turās. Tā, ka rindas ir, tās pat teiktu, standartā tagad jau rinda tā ir 2-3 stundas un pat līdz 5 pat aiziet stundām. Tas kā pie ārsta jāpierakstās. Jā. Interesanti. Es redzēju to, ka Pipara video viņš apgrozīja kaut kādus 180,000 skatījumu, un tā atbildes, tas pirmais video bija kaut kāds 140. Tā kā es reiz redzēju to lielo skatījumu skaitu, ka tas aiziet apgriezienos Latvijas tirgū. Līdz to, es izdomāju to paaicināt uz šejienu, parunāt par to situāciju. Es saprotu no tavu teiktā, ka pat atsauksme nebija pamatot, un tāpat nebija tāds subjektīvs viedoklis viņa, bet tas, ka viņš jau iepriekš ir izdomājis, ko pateikt par to. Tāda bija sajūta, saku, bet tas arī mans tikai viedoklis. Kā bija, to jau viņš zina, kā sakās, vairāk, labāk. Bet, es saku, lai kaut ko nosauktu tā, tur jābūt tiešām kaut kādam ekspertam vai kaut kādam. Viņš jau vienkārši pateikt, man negaršoja vēl kaut ko, bet nosaukt kaut ko par vissliktāko, kaut paņemot, teiksim, pat citas picerijas manā apkaimē, ir gandrīz visām zem manis. Ir vērtējums. Un tad beigu rezultāts sanāk, kāda principa viņš aizgāja. Kā viņš izvērtēja, ka tā būs sliktākā, ja citur ir sliktākas reitingi, citiem pat ir 3 zvaigznes, man 4,5 vai 4, tagad 4,7 ir. Un kā tā var būt? Kā var būt vissliktākā, bet reitings ir viens no top reitingiem, teiksim, pēc picām skatoties tieši. Tad tas kaut kā jau negāja kopā, jau tas pats sākums neiet kopā. Tur tad man liekas, izskatās, saku, kā man liekas, ir, ka vienkārši gribēja arī uztaisīt to pieeju, jo viņam ir tā rubrika, es pēc tam paskatījos, ka viņš iet ar tādu mērķi apzināti un tā, dara to. Apzināti tas jau ir. Kāds vispār tavs sajūts, ieraugot tādu atsauksmi, jo mums arī ir bijis, protams, mums ir visiem šiem gadiem viena negatīva atsauksme. Es atceros, ka tas bija pirms kāda 1,5 gada, kad mēs viņu saņēmām. Es varu pēc tam pastāstīt par savu pieredzi, varbūt pastāstīt par savu, kā ir saņemt to negatīvo, un vai tev varbūt ir kaut kādas līdzīgas situācijas bijušas pirms vai pēc tam, vai kaut kāda tāda rezonanses liela. Kā, ja ieliek tur kaut ko negatīvu, tas jau tā īsti neietekmēja man, es saku. Un, protams, kritika ir kritika, un tas ir ok, kā saka, tas pieder pie lietas. Nevar jau būt viss ideāli, un nevar katru dienu uztaisīt ideāli arī īstenībā. Arī mums gadās kļūdīties gan ar, teiksim, to mīklu, varbūt tās netik ilgi uzraudzēta vai netik ilgi izmīcīta, jo arī to pašu, ko atved sieru, partija var atšķirties siera, ja? Gaļa var atšķirties atvedot, tu jau vizuāli pat redzi, ka atšķirās. Tāpēc, ka, teiksim, katrs jau tas produkts ir individuāls. Mums jau nav, teiksim, kaut kāds ārzemju konvejers, kur ir baigie standarti, ka viss notiek vienādi. Bet ir, teiksim, vietēji uzņēmums, ko mēs atbalstam, jo sieru mēs iepērkam no Jaunpils siera, ja? Gaļu mēs iepērkam no Rēzeknes sanāk, gaļas kombinātā, un tāpēc, tur zaļumus, lociņus tādas mēs no tirgus vietējiem. Tāpēc mums nav tā, ka saprotam, var gadīties. Arī gadās, ka ir liela zapara. Mēs sajaucam paši un viss. Gadās, un viss, to jau neesam pasargāti. Bet parasti jau zini, kā ir tā, ja tā notiek, klients individuāli uzzvana, mēs individuāli atrisinām kaut kādu risinājumu, atrodam, izrunājam situāciju un tā, un arī to darbinieku, jo man nav jau idejā, teiksim, kādu rāt, ja? Jo es pats strādāju, zinu, kā ir, ka es arī kļūdos, un arī bieži, sanāk pašam, es pats saprotu, man arī bijis, ka uztaisu mīklu, visu gaidu, un pēc tam saprotu, ka nav rauks ielikts. Es vienkārši aizdomājos, kaut ko neesmu ielicis, un viss. Un pēc tam sanāk cepjot, nesaprotu, kāpēc nepūšās, kāpēc viņa nerulēs. Un tad aizvedot pēc tam, pēc kaut kādā laika, kad nākamais tu saproti, kur bija vaina, kur bija kļūda. Un tad tu zvani klientam un piedāvā risinājumu uzreiz. Nevis gaidi kaut kādu, kad viņš zvanīs vai varbūt paveiksies. Ja? Mēs tā nestrādājam. Mums ir uzreiz cenšamies atrisināt, lai uzreiz ir, teiksim, klientam forša pieredze. Mūsus arī var vienmēr sazvanīt, vienmēr var
uzrakstīt, vienmēr atbildam. Okay. Ļoti labi pieejas teiktu, ka jūs paši pirms tā problēma radusies, no klienta puses pacelta, ka jūs ar viņiem sazināties. Mums atkal bija situācija, ka mēs saņēmām to vienu negatīvu atsauksmi. Tā arī laikam ir bijusi vienīgā, un es domāju, ka tā arī būs vienīgā, kas bijusi. Ko es no tā situācijas sapratu, ka ir jāzvana, klienti jārunā, tā kā jārisina tā situācija. Un, mums arī beigās izdevās panākt to, ka klients to atsauksmi noņēma. Tā kā mēs visu izrunājām. Par ko bija sāpe? Īstenībā līdzīgi kā tavs gadījums, nebija tā, ka mums kāds kaitēja vai kaut kā tā, bet klientam bija cits priekšstats par virzienu uzņēmumā, teiksim, par komunikāciju, ka viņš pieredz, ka viņi komunicē katru dienu, bet mums, teiksim, ir līguma atrunāts savādāk. Attiecīgi tie laiki, reizes mēnesī, kā mēs komunicējam, kad prezentējam rezultātus. Un kā viņš to līgumu nebija ievērojis, viņš uzskatīja, tieši to punktu viņš nebija apskatījies. Yeah. Viņš uzskatīja, ka mēs viņam zvanīsim katru dienu. Tā kā mēs no rezultātu puses visu pat sasniedzām diezgan labi, bet viņam tieši tas punkts nepatika. Protams, viņš tā kā pēc kaut kādas nedēļas no tā pakalpojuma atteicās, viņš tad ierakstīja tā kā to atsauksmi. Mēs tā kā piezinājām, mēs izskaidrojām visu, kas tā kā notika. Tad nonācām pie tā, ka viņam ir citas ekspektācijas, mums citas. Mēs to bijām jau norādījuši līgumā, es to nebiju apskatījies. Tas mans mutinātājs. Darbs jāsāk. Pirms darba 10:45 es lieku parasti. Ar kaut kā to gaismu bišku vājāku beigās rots. Tik cepuru uzliec. Tad tā komunikācija ar to klientu izvērtās par to, ka viņš noņēma to sliktu atsauksmi. Mēs pat pēc tā pusotra gada esam tagad nesen sazinājušies. Un viņš ir vēl uz pozitīvas nocerums. Svarīgi to lietu atrisināt pašā saknē. Jā, tā ir. Bet ne visi saprot, teiksim, lietas ir, teiksim, mana tās, piemēram, negatīvās atsauksmes. Piemēram, mēs strādājam līdz 9, ja? Teiksim. Klients pasūta bez 5-9, bet mums jau ir pasūtījumi uz priekšu, pat pēc darba laikā. Un mēs sakam, jo cilvēks arī jau nedzīvo tur uz vietas, viņam arī ir ģimene, un viņam mēģinām iestāstīt, ka jau viss mums ir pilns, un cilvēks nesaprot. Viņš saka, kā, bet jums jau jāapkalpo, cik varat. Es saku, ko, ja mums ir pasūtījumi līdz 1 naktī, darbiniekam jāstrādā līdz 1 naktī, viņam nevar būt privātā dzīve, nevar nekas. Es saku, man ir cita pieeja, un es šo lietu neatbalstu. Ja mēs strādājam līdz 9 mēs arī cepjam. Dažreiz tur ilgāk, protams, bišķi, bet tas ir standartā, cenšamies mēs to darba laiku tomēr ievērot, un tad ir tā. Un tad ieliek sliktu atsauksmīti, pasaka, ka nepieņēma, redzi, nestrādā. Vai uztaisam akciju, piemēram, un sanāk, uztaisa akciju, un cilvēks sūta, un tā rinda, kā es saku, veidojas. Rinda, piemēram, 3 stundas uz priekšu, līdz pat darba laika beigām. Cilvēks 6:00 grib pasūtīt, es saku, mums jau viss pilns ar pasūtījumiem. Vairāk nevaram pieņemt neko. Un viņš apvainos, ka nevar izmantot to akciju. Tas tā man arī liekas. Tad jāsaprot, ja laba akcija ir, viņi izmantos. Tāpat kā, piemēram, ieliek veikalā preci, ja preci izpēr, tu neko nevar izdarīt, tur nav jau vainīgs. Tev bija iespēja, tev bija laiks, tu novilsi līdz beigām, tad tā ir. Kā domā, būtu kaut kāds specifisks risinājums, kā tu atrisināt to situāciju? Jā, protams, ir risinājums vērt otru pizzeriju. Tas ļoti viegli atrisināms tādā ziņā, bet Rīgā, zini, kur ir problēma ar tām telpām atrast. Lai tā īres maksa būtu adekvāta, samērīga un tā arī atrašanās vieta. Jo es otro gribētu jau vērtu, tad ar klātienes jau iespēju. Jo man tagad pašlaik klātienē nevar paēst, man sanāk tikai var izņemt klātienē vai ir piegādi. Un viss, un tad līdz ar to tā arī tā kapacitāte arī tas parādās arī uz to apgrozījumu, protams. Ka tu nevari, teiksim, tik daudz izdarīt. Un mums arī maza tā pizzerija sanāk ir, un tur sanāk, mēs nevaram, piemēram, pat 2 krāsniņas ieslēgt vienlaicīgi. Mums uzreiz sit tos korķus ārā,
Un, jo tur ir sanāk, kā starp daudz dzīvokļu mājām mēs atrodamies, un tā elektrības līnija nav paredzēta, teiksim, tur baigiem apjomiem. Es esmu runājis sanāk arī ar Latvijas Energo sanāk, un, lai to palielinātu jaudu, sanāk, tur principā vajag visu pārtaisīt. Ne tikai man, bet līdz pat mājai tur jau pamatos sanāk, tur, jo tur stāv vecie kaut kādi tur tajā pagrabā sanāk viss sistēma, un tad tur sanāk visai mājai jāpārtaisa. Jo es skaitos, tā līnija aiziet kā dzīvoklis. Tad var saprast, dzīvokļu apjoms un pizzerijas elektrības apjomi ir pilnīgi dažādi, bet līdz ar to tāpēc tā arī ir. Un tā pārtaisīšana, tā neizstāstīšu, izmaksātu kaut kur 18,000. Viņiem. Bet no tā, ko es tev pīrēju, nav gatavi ieguldīties. Jā. Jo tā telpa īstenībā, labi ieguldās, es aizēju, kur tā viņiem, kā apelnīt, tas arī, jo pirms tam visi strādāja, arī kaut kā vilka, kaut kā, kā sakās, bet ilgi, grūti jau to pavilkt tādā veidā ir. Varbūt skatītājiem var pateikt, kur tev pašlaik ir telpa atrodās, kur var izņemt pizzu pie tevis un kādā radiusā jūs, teiksim, kuros rajonos Rīgā vai ārpus Rīgas tieši piegādājat? Jā, tātad atrodamies mēs Rudens ielā 6 Rīgā, tas sanāk ir Pļaunieki. Mēs atrodamies starp Rudens 6, Rudens 8, tur ir 9 stāvu mājas, un pa vidu ir, kā varu tās ziniet, ir tunelīši tādi. Un tad tajā tunelīti iet iekšā, un tur arī mēs atrodamies. Jā, tāpēc tā vieta nav nekāda, teiksim, wow vai superīga, bet, kā sakās, vismaz ir kaut kas, kā sakās, nekas. Jā, un gribētu, protams, atrast otro jau Pārdaugavas pusē. Ja kādam ir varianti, droši var arī uzrakstīt. Bet pašlaik piegādes mums ir sanāk, šeit mēs arī vedam, šitā skaitās mums 3. piegādes zona Spice. Tad sanāk, tur ir maksā 31,90 un piegāde 5. Un ja ir virs 49,90, tad ir bezmaksas piegāde. Teiksim, un Pļaunieki, tur Purciems, Mežciems, tur jau ir sanāk bezmaksas piegāde no 29,90, ja ir mazāk, tad ir 3 eiro. Centrs ir no 3,990 bezmaksas, un ja ir zemāk, tad 3 eiro piegāde. Tāpēc tā piegāde nav kosmos, tāda, teikšu tā, draudzīga piegāde. Un man liekas, tas ir 3 eiro smieklīgi. Arī, teiksim, uz Spici 5 eiro arī smieklīgi, ņemot vērā, ka mēs atrodamies Pļauniekos. Un vedam arī te pat uz Mārupi, gan uz Jaunmārupi sūta mums, gan uz Piņķiem, Babīte, Kekava, Baloži. Mēs arī ārpus Rīgas vedam. Tālākais, kur ir vests uz Skandavu, uz Senguri, Roju, Rēzekni, Ludza, Gulbene, Alūksne, Balvi, viss kaut kur. Jā, tā, vedam tas ir viens pasūtījums vai tas kaut kāds kopējs lielais? Ir bijuši agrākais, kā pats dzīvoja Gulbenē, kā apvienoju, tad tur arī tur to Alūksni, Balvos un tā, un Gulbeni, bet uz Skandavu tur sanāk nometne bērniem, sanāk kā nometnes. Tā kā vasara, teiksim, kaut ko jau bērniem gribās panašķoties arī, ne tikai, teiksim, tur frī kartupelīšos ar karbonādīti, bet gribās jau to pizza bērniem tomēr. Un jā, tad nometnes mums bija sadarbība ar vienu nometni, un tā 2 gadus bija, bet, un tad, tagad vairs nav sadarbība ar to nometni. Tāpēc, ja kādā nometne vēlas, droši var uzrakstīt, sarunāt. Un jā, un tā piegāde ir, protams, tad ir bez maksas pat uz turieni. Un jā, un, piemēram, vedot uz Skandavu, mēs aizvedam tās pizzas, viņas vēl ir siltas, starp citu, viņas normālas pizzas vēl. Un arī tas pats, ja vedām uz Gulbeni, arī cilvēki šokā saka, kā jūs siltas atvedat? Tā ir tās termosomas ir labas, kā sakās. Tā. Jā, labi. Ja mēs atgriežamies pie TikTok atsauksmes, kāds tavs domas ir tieši par piparu, ja mēs runājam kā par cilvēku? Agrāk man likās, viņš tāds, foršs džeks reāli. Man likās ļoti pozitīvs, tāds jaunietis bija, ar viņu es arī dzīvē biju runājis, saticis un tā, biju, likās normāls džeks. Bet pēc šitā man liekas, viņš apzināti gribēja mazu uzņēmumu pizzeriju nogremdēt, un man tā liekas,
Nu, tā nedara. Nu, tas sajūta, nu, tā kā saka, kā latvieti grib nograust. Nu, reāli, it sevišķi, ja saku, ja viņš būtu objektīvs, godīgi, kaut kādiem analīzēm, pierādījumiem, būtu tur baigi daudz iztestējis, vai reāli gājis no mazākā reitingu uz augšu, ja, teiksim, tad būtu jau ok, ja? Bet te nav mazākais reitings, daudz labu atsauksmu, un atnāk speciāli to izdara. Okay. Un viņš jau arī video to pateica, Brīvdienu picā ir ļoti laba fanu bāze, ir ļoti daudz arī sekotāju un tā, un atbalstītāju. Nu, es domāju, ja būtu sūdīgas picas, nebūtu atbalstītāju un nebūtu sekotāju. Jā, tas arī, kāpēc es vispār tā kā sazinājos tev, bija tas, ka es redzēju to pozitīvo. Nu, ka tur, man liekas, nebija, kā teica, 50, bet kaut kāda 80% bija tikai labie komentāri, kur tev tieši atbalstīja visi. Tas, man liekas, pat apsveicam tādā gadījumā. Jā, mums ir tā neliela ideja. Es nezinu, vai Pipars piekristu, bet kā no tavas puses, ja mēs norganizētu debatas ar Piparu šeit pie mums ofisā, vai tu būtu gatavs atbraukt un izrunāt šo situāciju? Atbraukt, parunāt varētu, bet īstenībā, ko tur runāt? Tas ir viņa viedoklis un viss, un tas ir mans viedoklis. Es jau pateicu savu viedokli, viņš arī tur bija uzrakstījis savu viedokli. Un realitātē es varētu, protams, nav problēma, kā sakās, bet cik tas būs efektīvi runā par viņa subjektīvo viedokli, ja viņam pat nav nekāda pavāra izglītībā. Kā domā, kā tu varētu pārvērst to viņa subjektīvo viedokli par tā kā negatīvo par pozitīvu? Nu, es domāju, vislabākais, ka viņš vienkārši pats redzētu, kā taisās picas, ko mēs liekam, kā mēs darām. Tas jau vislabāk būtu arī, un tad varu tās viņa picu uztaisīt. Reāli viņa picu pašā, kāda viņam garšo. Teiksim, es uz to arī esmu atvērts. Es jau neesmu, kā sakās, nemetu to lūpu, kā sakās, vienkārši es pasaku arī savu viedokli. Man, kā sakās, arī jau ir savs viedoklis, nevaru, teiksim, palikt tā, ka uzskatīt, ja viņš nav taisnība, tad nav taisnība. Ja viņam būtu taisnība, es arī piekristu, ir taisnība. Un viss. Tāpēc arī pasaku, ir reizes, kad mēs kļūdamies, bet ir reizes, ka mēs zinām, ka nekļūdamies. Es domāju, ir vērts mapēņu tādu. Mēs sazināsimies ar viņu. Ja viņš piekritīs kaut kādu tādu tā kā avantūru, tad noteikti būs papildus vlogs, ko mēs varētu uztaisīt ar debatēm un viņa picas izgatavošanu. Jā, protams, varam apspriest. Es saku, es esmu atvērts uz tādām lietām, vispār sadarbībām. Jā, jo tagad mēs arī te mēģinam arī kaut ko futbolā palīdzēt. Tur Imantā Džekija grib spēlēt, un tad mēs tur domājam, kā savākt, teiksim, tur komandu normālu varbūt tās. Un tad veidot to aktivitāti kaut kādā arī sporta nozarē iet iekšā. Un tad es ceru, varbūt, ja viss sanāks, tad būs Brīvdienu picas komanda futbolā. Čau, kamēr Rihards runā ar viesi, es gribēju atgādināt par to, ka tev ir iespēja pieteikties Ahead Media bezmaksas Google Ads konta auditam un konsultācijai. Linku tu vari atrast video aprakstā, un tagad atpakaļ pie epizodes. Tu pastāstīji iepriekš, ka kā tu uzsāki uzņēmumu, tev bija vairāk uzņēmumu arī iepriekš, bet tieši pirms uzņēmēja darbības, ko tu pats tā kā darīji, kas tu esi pēc profesijas? Pēc profesijas man ir bakalaura grāds sanāk ekonomikā un uzņēmējdarbībā. Tas ir tās divas profesijas. Uzreiz vienā bija, to es esmu pabeidzis. Biju sācis arī studēt IT sfērā kā programmētājs, datora administrators, bet tur vairāk sanāca 80% programmēšana, 20% tikai kaut kāda datora administratora darbs, un man tas īsti programmēšanā, teiksim, negāja pie sirds. Es gāju Latvijas universitātē, tiku budžetā, arī stipendiju dabūju. Man gāja labi arī ar to programmēšanu. Vispār man tās sekmes labas ir, teikšu tā. Vispār arī vidusskolā bija labas. Jā, un tad vienkārši sapratu, ka tas nav mans. Vienkārši es sapratu, es nevarētu sēdēt tik ilgi pie datora un programmēt. Man vajag tomēr kaut ko pakustēties, padarīt un tā. Jā, un tad paralēli, jā, es arī strādāju, sanāk, uzreiz atradu darbu, kā IT administrators, sanāk. Tas nostrādāju, tas pirmais mans darbs Rīgā, uzreiz 5,5 gadi nostrādāju. Un jā, SIA Intelekta Mode tāds uzņēmums bija.
Jā, un pēc tam es sāku iet pārdošanas sfērā. Gan mājaslapu, gan arī programmu un tādas lietas. Tad es tiku arī līdz Viesatam. Tur es sanāk ļoti labi rezultātus rādīju un tiku uz visiem pasaules čempionātiem hokejā. Un paldies viņiem, deva iespēju paceļot jaunam būdamam, izbaudīt tiešām daudz ko. Nu jā, un tad tur arī kļuvu par komandas, kā grupas vadītāju sanāk. Pēc tam es esmu bijis arī tur gan LMT, Latvijas mobilā telefona, bet viņi skaitījās zem telemarketa kompānijas. Tur arī biju kā pārdošana nodaļas vadītājs. Tad esmu bijis vēl Latako. Sanāk, tas ir, varot ziniet, riepu tirgotājs lielākais. Ne tikai Baltija, bet viņiem ļoti daudz ir arī Eiropa tirgo un tā. Tur es biju klientu servisa nodaļas vadītājs, kā tur principā arī darīju to loģistikas direktora darbu ļoti daudz, kā visu menedžēju un tādas lietas. Tālāk es esmu bijis arī Lulu picā pastrādājis. Tur es biju loģistikas direktors. Tur sanāk vairāk, teiksim, čekoju šoferu grafiki, visas, teiksim, kā šoferīši tur kaut ko mānījās un tādas lietas. Plusā, protams, jaunu pizzeriju tieši atvēršanas ziņā es tikai atbildēju par tieši šoferu izvietojumu, kur, teiksim, viņiem likt termināļus, kur somas un tādas lietas. Bet cepšanas lietās es vispār nelīdu, pat nezināju neko. Jo es arī par tām pizzerijām tikai braucu, skatījos, vai viss kārtībā ir, vai tur tīras tur mašīnas un tādas lietas. Un pārsvarā, jā, tā. Un tad bijis arī, kā es teicu, Moneo, sanāk, klientu servisa nodaļas vadītājs. Tas ir viskrūtākais uzņēmums Latvijā, kas ražo biznesa vadības sistēmas, kuras ir tieši ražotājiem un ne tikai ražotājiem. Man arī pašam ir gan noliktavas uzskaitē. Viņi ir paši ražo, sanāk, taisa, viņi pielāgo visu, var uztaisīt tādu, kā tev vajag programmu. Jo tur ir iepriekšēji tie īpašnieki programmētāji ir Horizon programmā, viņi bija tur galvenie arī programmētāji, un viņi paši ir atvēruši, un tad tur ļoti laba programma. Ja kādam vajag, točna saku, es varu arī, ja vajag parādīt, pastāstīt no pieredzes, jo pats arī lietoju to ikdienā ļoti laba. Un arī draudzīga cena, protams, tas jau arī mūsdienās ir svarīga lieta, kā sakās, kvalitāte un cena. Perfekti. Sanāk, tev tāds interesants ceļš ir bijis, un sanāk, es tā kā saprotu, ka no katras tā darba vietas tu kaut ko esi aizguvis, kas tev palīdz tagad tavā uzņēmumā. Jā, protams, viss dzīvē tā ir pieredze, kā sakās, un, kā sakās, vispārīgi tādā ziņā, vajag kaut ko jau darīt, mēģināt un saprast savu ceļu, kas tev patīk, jo viens ir tā nauda, otrs ir tiešām, kas tev vairāk patīk, jo ar naudu tu strādā to darbu, bet negūsti to, ko tev vajag dažreiz. Bija darbi, kuri man, teiksim, patika, reāli labprāt turpināt un strādāt, ietu joprojām, kā sakās, uz to uzņēmumu, un arī tur kolektīvs labs, vairāki. Pārstāv visi arī bija forši, man īsti nav neviena tāda, kur pateikt, ka slikta pieredze bijusi, ka nepatika vai kaut kas. Man reāli īstenībā visi likās baigi forši uzņēmumi. Un es pats arī cenšos tāpēc tagad arī, lai man arī būtu foršas atsauksmes, lai visi arī teiktu, šitas ir forša vieta, kur strādāt un tā. Un mums arī samaksa ir, teiksim, tā ir picu cepējiem, arī nav slikta. Sanāk, darba dienās ir piecīts, tad sanāk par maiņu viņi nopelna, es meloju, 6 jau tagad ir eiro, Tad par maiņu viņi nopelna 60 eiro dienā, jau tas ir pēc nodokļiem, un brīvdienām 88 sestdienā sanāk. Tas, man liekas, priekš Latvijas ir tīri ok alga priekš cepēja. Ņemot vērā, ka man pizzerija nav tik liela. Tāpēc mēs joprojām esam atvērti, skatāmies, meklējam, un arī skatu, teiksim, tā kā mums tie apjomi, kā ir lieli, tad arī tagad īstenībā vajadzētu papildus tos cepēju kādu.
ļoti vajadzētu. Ja kāds grib, droši lai piesakās, vēlreiz pateikšu. Uz info@brīvdienapizza.lv. Kā tev ģimene reaģēja uz to, ka tu izveidoji pizzeriju? Nē, bērni, protams, priecīgi bija, ja, bet viņi vēl tad maz īsti tā baigi. Kā, pizzerija. Jā, teiksim tā, jau jāsaka, bijušai sievai nepatika. Jo redzēju, tā nav stabilitāte uzreiz, jo man bija stabila alga, viss stabili bija. Un te iesākumi, kā es teicu, pirmie 2 gadi ar mīnus zīmīti strādāt bija. Tad līdz ar to, es paralēli arī algotu darbu strādāju, kamēr pizzerija, tāpēc es saku, bija arī, kā darba dienās bija, tāds darbs un to, un sanāca no savas kabatas guldīt, un līdz ar to tas nepatika, un, atbalsta nebija, teikšu tā. Diemžēl. Vienīgais, kas man ticēja un atbalstīja, bija mamma. Jā, bet viņas vairs nav. Jā, tā smagā tēma mana. Un viņai šodien dzimšanas diena vēl. Tad jau no mākoniņš kaut kur skatās un atbalstas, domāju. Jā. Kā tev vispārībā, tu saki, ka tev tā no ģimenes tāda atbalsta, tikai no mammas puses bija, vai tev ir bijis kāds cits mentors, kas tev ir iedevis to dzinuli, kustēties uz priekšu, veidot uzņēmumu? Ne, neviens. Jā, viss tas ir tieši... Es saku, man pašam tas reāli patika, un es zināju, ka izdosies. Es uzreiz teicu, sanāks, viss izdosies. Tāpēc, ka ir tā, ka, ja tu darīji to, ka no sirds, tad nevar nesanākt. Agri vai vēl, vienkārši vajag laiku, spēku. Galvenais, lai pietiek izturība, kā sakās. Un, ja tev tas pietiek, tad tev viss sanāks dzīvē, kā sakās. Un, savādāk jau nevar. Neviens, ja tev nav bagātu vecāku vai kaut kādu pamatu, kas tev iedos, tur palīdzēs finansiāli. Savādāk tu nevari, jo es iesāku reāli nopērkot tikai krāsniņu, sanāk riņķus un kaut kādas produkciju sākumā, un viss un sanāk. Un tad telpiņu tur sarunāju ļoti, vispārīgi var teikt, gandrīz pa brīvu, sākumam. Un tad tas atļaujas, un viss tikai. Un tas nav nekāds kosmos, kā sakās. Un arī tur firma atvērta, tā arī neko nemaksā ar 1 eiro atvēršana. Tur samaksā tos nodokļus, visu, tur 50 eiriki, man liekas, kaut kas tajā laikā bija. Tāpēc saku, kāda lielā naudu es neieguldīju, lai atvērtu to pizzeriju. Tagad es esmu skaitījis tādā stāvu, tas, kas man tagad tur ir, tur viss aprīkums, visu, principā, bez 30,000 grūti būtu atvērt. Ļoti grūti. Teiksim, pat minimāli tādu. Un, tāpēc dzīve ir dažreiz vajag noticēt sev. Galvenais tā pārliecība, ideja, plānam. Kaut kādiem jābūt arī, protams, pamatiem. Tu nevari kā lekt ar galvu bezdibenī un neko nesaprotot. Man laikam ir paveicies, ka man tomēr bija tā arī izglītība augstākā tieši uzņēmēja darbībā, jau tos pamatus zināju, teiksim, arī kaut kādu arī papētīju to lokāciju, teiksim, kur iet un kāpēc iet. Kaut kāda arī mārketinga izpratne bija arī, jo tur arī kaut ko es sapratu tomēr, ko es daru un kā. Un galvenais jau bija man vispārīgi, es zināju, ko es gribu pats. Lai ir pirmām kārtām, lai ir garšīga, sātīga, bagāta, lai paēd to picu, lai ir tiešām paēdis cilvēks, laimīgs cilvēks un viss. Nevis dažreiz tu apēd to vienu picu, jūties paēdis, bet tev jau pēc stundas, piemēram, gribās ēst. Man reāli apēd 2 gabaliņus picu, 6 stundas negribēsies ēst. Tu jutīsies paēdis, viņa bagātā, man tur viss ir tā pārdomāts. Ir arī bagātas, ir mazā bagātas, vieglākas picas dažādi, tāpēc ir vairāk kā 50 picas. Un es saku to ceļu, ka gāju, es centos izdomāt tā, lai man pašam patīk. Ja man nepatīk, es nelaidīšu, nepatīk, nelikšu, ja nepatīk, izņemšu. Jo tas man bija svarīgi visu, ko es laižu, lai man būtu pašam priekš sevis, aprūvet, kā sakās. Jo pretējā gadījumā, ja tev tas nepatiks, kā tu vari tirgot tas, kas tev nepatīk? Vai, labi ir gaumes dažādas, protams, bet tu nevari tā, pašam kauns būtu. Jā, sanāk,
tev tas ieguldījums lielais, kā tu saki, tie 30,000 minimums. Ko teikt par peļņas maržu? Vai tev tā kā peļņa ir izdevīga pašlaik šim uzņēmumam? Vai teikt, kā teicu iepriekš, tā ir sirdslieta, vai tīties uz to sirdslietas tā kā vairāk variantu balstās? Nu, tā to nevarētu tik gadus arī pastāvēt. Sirdslietu tomēr arī jābaro ģimeni, arī jāpērk viss kaut kas un tādas lietas. Nu, kaut kas jau, kā sakās, sanāk arī kaut ko, ja? Es arī kaut kā, nopērku, tātad visam pietiek, bet, teiksim tā alga ir mazāk, tā peļņa tagad man ir mazāka, kā man bija alga, teikšu tā, krietni. Jūtami mazāka, tāpēc, ja es saku, ja man tas būtu primārais dzīvē tā nauda, tad būtu savādāk, bet tā, ka man tas nav tiešām mērķis dzīvē, saku, tagad man vairāk mērķis ir, teiksim, vairāk domā par sevi, par veselību, par dzīvi vispārīgi, tā, vairāk, teiksim, baudīt to dzīvi, kamēr vēl var, jo neviens jau nezin, cik kuram palicis dzīvot. Arī taisnība. Jā, un kur tu to naudu tu liksi arī pēc tam? Kāda jēga no tās naudas? Realitātē. Bez naudas arī nevar. Kāda jēga, ka tev nav naudas un tu esi brīvs vai tas ir viss iet kopā. Realitātē. Tāpēc jātur tas zelta vidusceļš, cik tev varu tās nevajag, jo, skati, piemēram, futbolisti, vai tur sportisti, viņi pelna tur miljonus, reāli, tiešām. Beidz karjeru, cik ātri viņi bankrotē, pēc 5 gadiem maksimums izvēl 5 gadus, bet bankrotē. Un ko viņi dara? Neko, visu viņi tāpat strādā, kaut ko dara. Tāpēc, lai cik tu pelnīt, tev nekad nebūs pietiekami, vienkārši jāiemācās, es uzskatu, ir izvērtēt, vai tev to vajag vai nevajag, un iemācīties bišķiņ arī no kaut kādas procentos veltīt atlikt kaut kam uzreiz. Saprast, teiksim, savas prioritātes dzīvē. Tur ir citu variantu tev nevar būt, un citas iespējas arī dzīvē tev nebūs. Jo ilgāk vilksi garumā, jo tas netrisinās. Vienkārši vienā dienā vajag pateikt, izdarīt un viss. Tāpat es saku, pizzerija paņēma, izdarīja un viss, kā sakās. Un nav ko tur baidīties, drīzāk izdari un nožēlo, ka nesanāca nekā neizdarīt. Es teiktu, tāda tīra patiesība. Īstenībā, ja tu nekad nepamēģini, tu nekad nezināsi, vai tas tā kā izdosies vai vispār tev neizdosies. Tu sēdies visu dzīvi un domās, es varētu uzsākt šito biznesu, vai kaut ko pamēģināt, nezinu, vai tur iemācīties kaut ko. Ja tu viņu neizmēģini, tu jau nekad nezini. Tu vienkārši sēdi to domā. Jā. Bet arī bišķiņi arī par to, ka tu domā, bet tev vajag arī kaut kādām, tomēr tām zināšanām būt. Kaut kādam pamatam. Tu nevari lekt un neko nezināt. Tas arī, bet to jau vajag kaut kā, man liekas, zemapziņā domāt uz priekšu kaut kā. Jo es arī visu laiku zināju, ka man būs savi uzņēmumi vairāk, un es visu laiku uz to gājis esmu. Teiksim, es jau no pirmais uzņēmums, man liekas, bija kaut kādi gadi 19. Un tur vienkārši sākums nekāds, arī mierīgs, un vienā naktī pēkšņi pamosties un kontā 46,000. Tas tā, kā tas var notikt dzīvē? Tāpēc tā ir, ka vienā dienā var tev visu izmainīt. Tāpēc nevajag domāt, ka tu vienā dienā pēkšņi vari bankrotēt, tā arī tā var notikt. Protams, tu vienā dienā vari viss kaut kas notikt. Tāpēc nevajag atlikt, vajag darīt vienkārši un nebaidīties, kas sakas. Pat ja nesanāk nekas traks, tā ir pieredze citam uzņēmumam atkal. Jādomā vienmēr pozitīvi. Un es vienmēr sev saku, vienmēr varēja būt sliktāk. Reāli, visu laiku es sev saku, nekas traks un nepārdzīvoju. Agrāk es ļoti ņēmu pie sirds, visu pārdzīvoju realitātē. Tiešām es ļoti pārdzīvoju par neveiksmēm, par visu. Un tad tā iekšēji sevi grauzu, reāli grauzu. Un tad tā veselība arī sliktāka. Un tagad pēdējā laikā es sanāku sevi vispār negraužu, vispār, un tik forši viss ir, jūtos un tā, superīgi arī sajūta pašam iekšēji tāda, riktīgi labā. Jā, interesants viedoklis par to, runājot par tādām neveiksmēm vai kaut kādiem grūtākiem brīžiem. Tev ir bijis tāds brīdis, ar pizzeriju tieši, ka tu, nezinu, tu izdomāji, ka tu, vairs negribi to turpināt. Ar pizzeriju, ir bijis doma, ka es pārbraucu uz to Gulbeni, doma bija, kā es to pavilkšu.
vai es varēšu apvienot un tā darbu ar to gabalu izbraukāt. Jo es reāli braukāju, un sanāk tā, ka, lai tā būtu, es braucu ar autobusu. Es biju izplānojis no rīta braucu ar autobusu, ņēmu maksimāli lētākās naktsmītnes, vai pie draugiem paliku, vai kaut kā tā. Un, reāli, tas bija smagi īstenībā, un tu esi šķirts no ģimenes, sanāk, tu mokies. Tagad daudz maz ir sakārtojas un viss. Tāpēc tas ir periods, un vienkārši pašam jāsaprot, kā tu to vari atrisināt. Ja tev ir problēma, vajag saprast un domāt. Un jārisina, jārēķina arī, kas tev ir finansiāli izdevīgi, vai pašam strādāt, vai algot. Un tā arī nonāca, ka vajag papildus labāk darbinieku. Un tā sanāk, jā. Bet tāpat man, principā reizi nedēļā, sanāk braukt vismaz uz Rīgu un pastrādāt, parasti arī sanāk. Kāpēc tāds lēmums pārvākties Gulbeni, ja tev viss biznes ir tieši šeit Rīgā? Tur sanāca tā, ka manas vecmammas māja stāvēja tukša jau 7 gadi. Viņa stāv reāli tukša. Un tad vienkārši padomājot, labi, tur tajā mājā nebija ne ūdens, ne kanalizēts, ne tolis, nekā. Principā ne remonta, viss vispār. Ka tur principā ļoti daudz jāiegulda arī būtu. Un tā es tāds domāju, vienkārši, ka vajag riskēt. Maza pilsēta, visas iespējas ir un tā tālāk. Es tā vienkārši iekšēji sapratu, ka Rīga ir ļoti. Tagad arī apbraucot, redzot tos mašīnas, kā braukāt, cilvēki tik stresēni, viņi kaut kur skrien. Kaut kādi nervozi, komunikācija, tā viņiem arī tāda liekas ir ikdienā tāda sasteigta, kaut kur skriet visu laiku vajag. Gulbeni viss tā mierīgi notiek, viss čiliņā, tu aizēj pa mežu, pasteigā ar sunīti, vēl kaut ko aizēj papeldies, tiešām tā foršāk. Un līdz ar to tad, arī īres nauda. Sanāk, tu to naudu iekonomējot, tu vari arī ieguldīt mājā, pats savā. Un kaut kas arī paliek pēc tevis, nevis tu vienkārši īrē un viss. Bet tu neteiksi, ka tu zaudē tajā pašā laikā ļoti daudz laika, braukājot, un tērējot, teiksim, tajā pašā degvielā, ja tev protams, tam es tev piekritīšu. Protams, jā, laiku zaudē, bet tajā pašā laikā tas ir daļai kā ekskursija. Tu brauc ar... Es braucu izbaudu realitātē. Es vienkārši izreikinu laiku. Es, protams, nečos nav tumšs braukt. Ja būs, teiksim, man maiņa, mums arī piekdienas, sestdien līdz 10 strādājam. Es pēc 10 nebraucu, jo ir dzīvnieki izskrien. Un tā es neriskēju, palieku pa nakti un tad mierīgi no rīta pieceļos un braucu. Jā, un bieži ar ģimeni arī braucam kopā uz Rīgu. Viņi pa to laiku sēž vai tajā dzīvoklītī, vai kur naktsmītnes atrodam tādā veidā. Un nav tā tik garlaicīgi, kā sakās. Tas arī savu veidu saku, tas tāds arī iedod kaut kādu tomērīgi, lai nav tik garlaicīgi. Jo man Gulbenē pagaidām šķiet tā ļoti pārāk man mierīgi, bišķiņi prasās tas kaut kāds ekšaniņš tomērīgi, jo kā vēl iekšā ir, kā sakās, tas spridzeklis un gribās kaut ko papildus darīt un darīšu arī, un ir jau plāni. Jā, un starp citu, šodien arī tur notiks, mums tur arī tur viena sadarbība, parakstīsim mēs ar Oberhaus. Un es tad plānoju, es jau arī paralēli būt Latgalē kā nekustamā īpašuma aģents. Tieši, jo Latgalē es pats kā tagad tur atbraucu, piemēram, man kaut ko vajadzēja nopirkt, īpašuma nav nevienā, visi vērtētāji, neviens nav tas, lai kaut ko pārdot, arī īsti nav neviena, tev pašam viss jādara, jākārto, jāstaigā pie juristiem, un ja tur ir vēl kaut kāda sarežģītas situācijas, kas tur pārbaudīs, vai tur var apbūvēt to, var vai nevar, tur, zini, tādas nianses, ka tu pērci, tas jāpārbauda, teiksim, cik tu tur metri no kaimiņa nevar būt un tādas lietas. Es jau to nezinu. Es domāju, tu jau arī nezinu visas nianses nekustam. Un tur jau tā lieta, ka īsti nav jau kam paprasīt tur. Tā ir tā baigā problēma, man liekas. Un tad es nolēmu, ja man vajadzēja, es domāju, ir tur arī daudz citiem cilvēkiem, kuriem vajadzētu palīdzību. Un kāpēc nē? Tas man arī tas kā pārdošana ļoti tuvāra lieta ir pašam ļoti patīk. Es domāju, kāpēc nē, papildus? Sanāk, Latgalē tagad ir market caps tieši uz nekustamo īpašumu sfēru. Market kas?
Market Gaps, saucamā iespēja izveidot nekustamo īpašumu aģentūru. Nu, es iešu zem. Es savu nevēršu, tāpēc, ka nav tā pirmām kārtām pieredze, un tomēr ir ar tādām lietām negribās riskēt. Un, zin, kā, tomēr, ja saku, slava ir svarīgāka tas nekā, teiksim, tā nauda, kā es teicu. Nu jā. Tā reputācija, jo, zini, kā kādu apmānīt, vēl kaut ko es neesmu darījis un netaisos darīt. Es varu, kā sakot, pa ielu skatīties acīs, un neviens man nerādīs pirkstu un neteiks, tu man parādājies, vai tu mani apčakarēji, vai tu mani apkrāpi. Ja, tas ir, man liekas, arī ļoti svarīga lieta, ka tu ej, un ka arī par tevi runā labi, ka tevi pazīst, tevi arī pasaka, ka šis džeks dara gudri un pareizi, viņam var uzticēties. Iedomājies, nekustām īpašumā, tu uzticētu par kuru rakstītu sūdīgi šaubos. Ja pasaka, ka šis džeks normāls, foršs, ja, uzreiz cita runa. Un es arī, protams, pats arī, ja kaut ko darītu, es kādam palasītu, ja es uzticētu, piemēram, kaut kādu īpašumu, teiksim, uz miljonus vērtu, ja, pār to objektu kaut kādu. Tas arī, man liekas, ir svarīgi. Tāpēc saku, man slava laba, reputācija laba, sapratne arī ir, un galvenais jau vēl iekšas tur visu, un tad es domāju, tas būs nākamais, gan jau arī TikToku es taisīšu, es jau uztaisīju video, kā sauksies tas TikTok kanāls, nezinu, bet kā es tur filmēšu, arī vēl īsti nav skaidrs. Bet, tad šodien parakstīs, izrunās ar pašu to Oberhaus īpašnieku, lai nav, ka es tikai izdomāju un daru, un viņš pēc tam pasaka, jo šitā es negribēju, šitā nepatīk, jo tomēr tas ir viņa, kā sakās, tas lauciņš, un vajag tādas lietas arī saskaņo, kā sakās. Varbūt tu vari pastāstīt, kā tu vispār sāki TikTok taisīt? Kāpēc? Kāpēc? Es nezinu, tur sanāca tā, ka bijusī sieva sāka tur kaut ko ņemties TikTokā. Kas tas ir par sūdu, nevarēju saprast. Viņa cipa kaut kāda platformiņa. Un viņa tad saka, neko, nav jēgas tur vispārīgi, nekas neskatās, nav, vispār nekā. Es domāju, labi, davai, es tad sākšu pats, mēģināšu. Jo es zinu, kā sakot, ar laiku gan jau aizies. Visu un tā es sāku. Ir kaut kā baigi tā interesanti. Sākums, jā, gāja, jā, un ļoti labi sākumā. Pirmie tie sekotāji ļoti ātri izšāva, aizgāja, un pēc tam jau vispār baigi lēni sāk iet. Un tad kaut kā pēdējos, gadu, cik es gadus TikTok, es neceros, man liekas, kaut 3 gadi, jā, varētu būt 3 gadi, jā, un tad, vai 4 pat, nevar atcerēties. Bet jā, teikšu tā, šogad man bija mērķis tajā TikTokā, lai ir 40,000, jā, ka es sāku šis gads, man liekas, man bija 3,6, un vajadzēja 4,000, tāpēc, tagad jau gads ir pusē, principā palikuši, man liekas, ir 700 vairs tikai, un būs 40,000. Iespējīgi. Jā. Jā, es skatos tev daudz video īstenībā par tādu lielu skatījumu daudzumu. Kaut kā izšauja, bet ir tā, ka bija mirklis arī, jā, ka TikToks arī kaut ko tur tad šāva, tad nešāva, vispār kaut kādā mani tur aizsūtīja čornējās piskās, kā sakās, melnais saraksts, un reāli tu lietas, ko gribi, neiet. Pēc tam kaut kā es sāku pamainīju to pieeju, sataisīju vairāk kā pa ielu, kā eju, kaut ko daru ar cilvēkiem un tā. Tad tas tā lēnā garā, un tad atdzīvināja, un tas aizgāja, un tad atkal, jā, tagad ir ļoti labi aizgājis, atkal es skatos. Ļoti tā, ka, jā, ir arī, kuriem ir pat video, kuram pat miljons ir skatījumu, pat ir, jā. Bet tas, tur tā arī jāskatās arī, jo dažreiz tie skatījumi ir viens, bet pārdošanas ir otrs. Jo varbūt daudz skatījumu, bet pārdošana nav, tad no tiem TikTokiem man tad jēga arī nav īstenībā. Cik tu teiktu, tā kā bieži tā gadās, ka ir daudz skatījumu, bet maz pārdošana? Teiktu, tas ir atkarīgs kāds video, teiksim, ja es tur rāda picu reklamēju, tad vienmērīgi to picu pērk visvairāk. Ja, teiksim, ir, kā es saku, eju pa ielu kaut ko dalu, tad atdeve ir minimāla. Tiklīdz tur īsti tā pica nefigurē vai viņu neredz to pašu vizuālo, kā viņi izskatās vai uzrunā vai ne, tad cilvēkiem tā arī interese nav tā, teiksim, uz to picu tieši. To video gan gribās noskatīties, jā.
kas tur notiks uz ielas, ja? Bet rezultāts tad, nav tāds, kā gribētos dažreiz. Nu jā, bet tāpēc ir, ne viss izšauj, ne viss aiziet, kā saka, galvenais jau ir darīt. Arī, jā. Tā kā, jo vairāk darīs, jo vairāk arī tas atmaksāsies. Par to TikToku vēl viena lieta. Cik esmu pamanījis, man ir vairāk nākuši profesionāli filmējuši, tur video taisījuši, vairāk ir reāli, tur tiešām arī tādi zināmi cilvēki. Samontē, ieliek. Nekā. Neskatās cilvēki. Es paņemu vienkārši piciņu nofilmēju, pastāstu, vienkārši pats, viss. Super, visiem patīk. Un tas tā man liekas, tu centies kaut ko montēt. Tad es tur centos arī tur likt tos visus, subtitrus un tā. Veltīt tur laiku katram video, tur visu, arī nekā. Paņem vienkārši kā pa ielu pasteigā nofilmē. Aiziet. Nevar izskaidrot, kāpēc tā. Vai cilvēkiem nepatīk teiksim, tas samakslotais, ka viņi saprot, ka tas ir samontēts, ka tas nav dabiski, ka, ja tev vienā bez montāža, viņi saprot, ka tāda ir tā pica, ka tas tā ir, vai tā tas arī strādā, varbūt tas mainījusies tā tendence, man liekas. Man liekas, tas dabiskais strādā tā kā vairāk. Jā, tagad tā ir. Tāpēc, bez kaut kāda skripta, bez kaut kā tādu, mēs arī, kad taisam paši sev video, mums gan montē profesionāli un visu sataisa, bet es vienmēr prasu to, lai ir dabiski. Lai nav kaut kāda tur actioni, katu un šitie visi filmēšanas prikoli saucamie. Lai, ja man kaut kādi jautā, ko pastāstīt, lai nav, ka es viņu izstāstu, man atkal jāstāstu kaut kā savādā. Ja man liekas, kad tu oficiāli tev filmē, tu arī piedomā, ko tu saki pirmkārt, vai ka tev, tas pavisam savādāk, ka tev ir tāda dabiska saruna. Tas vismaz manā skatījumā. Labi, es saprotu, jūs tā kā arī TikTokā baigi aktīvi. Ir kaut kāds cits mārketinga metods, ko jūs pielietojat? Jā, protams, Instagramā, Facebookā man sanāca konta nozaga. Tagad nesen samērā un atgūt kaut kā nesanāk vispār. Es tur rakstīju, esmu vēl laiks ir, bet izskatās, ka būs jāver no jauna. Man, tur Faceitī sekotāji arī bija brīvdienu picēli, ja nemaldos kaut kāds 6-8 tūkstoši kaut kas tāds. Būs jārok no jauna, viss jātaisa pilnīgi. Tas tā, bišķiņ grūti būs, protams, bet neko. Un tad, ja es sākšu Faceitī, tad arī sākšu YouTube plānoju. Paralēli, protams, man ir WhatsAppā, individuālās izsūtes katram iet, tad tie arī storija un tādas lietas, visu kaut ko tādas, papildus daru, kā sakās, reklamējos. Jā, jo mums ir arī tās slēptās akcijas un tādas arī taisam, un kas ir tikai no patstāvīgajiem klientiem sūtam. Tie, kas patstāvīgi sūta, tiem ir tādā iemetu grupiņā sanāk, un tad, ne grupiņā individuāli aizsūtu, precīzāk, nevis grupiņā. Individuāli sūtu, tad, teiksim, tās atlaides. Ko teikt, kurš tāds efektīvākais kanāls no visiem? TikToks. Reāli TikToks, visu efektīvākais. Tur, tagad tā ir, to baigi grūti pārspēt, bet, teikšu tā arī Instagram strādā, Faceitī strādā. Pēdējā laikā es arī pamanīju, Instagram arī kaut kā sākusi tos rīlus bīdīt arī uz priekšu. Tā kā, varu tās atceries Instagramā, kā ienāca tirgo, viņam bija tā kā TikToks idejiski, ar tiem video, ka uzreiz ļāva tur bīdīja tevi uz priekšu automātiski, un tad pēc tam viss atslēdzās, tas viss kaut kā, es nezinu, noklusa, un tagad atkal es skatos Instagramā, ko es lieku, arī aiziet tie skatījumi normāli tā. Šauvi ārā, kā sakās. Jā, pat man tā Semko pica izšāva līdz Lietuvai pat, un lietuvieši tur raksta, es vispār nesaprotu, ko viņi tur raksta. Tā interesanti. Jā, sanāk, mārketings tāds labs rīks ir, ko izmantot biznesam. Jā, varbūt tev ir kaut kāda tāda lielākā kļūda, ko tu pieļāvis līdz šim. Jā, sākumā, protams, bija to, ka es domāju, taisīšu maksas reklāmas, un visi pirks manu picu. Visi es tur, karoče,
paņemu, jo sākumā tagad man ir rīvēts, tur stieras viss nāk sagriezt jau, tātad es pirku, lielos klūčus, tur rīvēju, tur bļodām un tā tālāk, es domāju, šas man būs daudz pasūtījumu, tūlīt tas viss, es tur paigu, ieliku, reklāmā lielu naudu un tad domāju, tūlīt būs. Jā, nekā nebija. un tad, protams, tas ir sabojājis un izmetu ārā sanāk. Tas ir pats sākums, priekš tā sākuma man jau likās, ka tas ir daudz siera. Es izmetu, tur bija kaut kādi 40 kg vai 50 kg. Tagad tas nav liels apjoms, bet tad man likās daudz, tā ir nauda dzīvā, diemžēl, bet tādi man bija, ka daudz produkcijas metās ārā, jo nevarēja izlietot un liku cerības. Un plānus zini, ka tur būs, bet nav. Līdz ar to tur ir, es nezinu, sākums laikam ir tā, ka neusticās cilvēki. Viņi arī ilgi saka, daudzi skatījās un domājuši un ļoti daudz video, un tad viņi lēnā garā briest un nobriest pasūtīt. Tā ir, diemžēl. Bet tā kā visos reklāmu kanālos ir kaut kāds specifiskus jūs tā kā iekļūt? Es taisīju visur. Man bija gan Facebook, Instagram, gan Google Maps, gan klikšķiem bija, gan WhatsAppā laidu visur. Laidu visur maksimāli un domāju, jābūt, bet nebija. Tāpēc nav kā liekas, ka es tūlīt samaksāšu, man viss būs. Nekā. Tā nenotiek izrādās. Vajag tomērīgi kaut kādu arī reputāciju nopelnīt un atsauksmes vairāk, un tad tomēr cilvēki uzticās. Jā, tas ir tomērīgi nav kā man likās, ka ēdināšanā tu ieej un blies un būs. Nekā. Nav tā. Izrādās, ka ēdināšanā smags bizness ir. Jā, jums ir kāds speciālists vai tu dari tikai pats? Tā kā? Es pats daru, protams. Es pats visu. Ir bijis varbūt kāds speciālists iepriekš vai vienkārši visu izdomājāt, ka paši tā kā taisīsiet? Zini, kā visur atcitās pret budžets nauda. Teiksim, man nav tāds aparāts, kā es arī, varu arī redzēt pēc Lursoft datiem un pēc visa, ka, nav man, teiksim, lieku līdzekļu, lai maksā kādai mārketinga aģentūrai, vai, nav, diemžēl. Es saku, ja būtu, protams, es būtu priecīgs, jā, ka manā vietā man ir vieglāk. Tagad ir viens students, teiksim, kurš taisa video, viņš savā stilā, tur ir vienkārši, kā, sarunāts tādā veidā, Un viss viņš, kamēr vasaras darbi, viņš zina, kā tādā veidā sanāk. Viņš paiet piciņas un video, bet tas, vairāk viņam praksītē un tā. Jā, tad ir vairāk gājušie prakses pie mums arī, teiksim, skolas sūta pie manis tieši ēdinātāji. Teiksim, mācās uz ēdināšanu, tad var iziet brīdi un picā praksi, kā sakās. Kas tev, teiksim, ir viena lieta uzņēmumā, kuru tev pašlaik tā kā nepatīk darīt, kurus tu vairāk izvairies? Tā, kas man visvairāk nepatīk, jā? Kā es izvairos? Īsti nevaru tādām lietām izvairīties. Viss ir jādara, bet kas varbūt tās nepatīk? Protams, nepatīk rēķinus jāmaksā. Nauda jādalās, bet labi, tas joks, protams, tas nav tā. Jo, kā sakas, nemaksās rēķinus, tev neviens preci arī nevedīs, un tāpēc ir jāmaksā. Jā, bet kas man nepatīk? Tāds sītienu jautājums baigi grūti atbildāms, jo īsti nav. Es saku, man nav tā, ka kaut kas tā baigi nepatiktu vai kā. Ir varbūt tās, kur varbūt tās zobi jāsakoč, teiksim, ka tur kases žurnāls jāpilda. Tādi papīra lietas varbūt tās, un tas besī dažreiz tur grāmatu vedības lietas, kur papīri jā. Tas tikai man liekas. Pārējais man nav tā, ka kaut kas nepatiktu vai besītu. Bet, jāsaku, papīra lietas, principā tādas. Vienmuļais darbiņš, kā sakās, ka tur jāsavada tās pavadzīmes un tādas lietas. Okay. Jā, tas īstenībā sanāk ir kaut kādas tās lietas, kas mums nepatīk, bet tu viņus tāpat dari, vai tev liekas, ka viņas ir iespējams kaut kā atrisināt? Var, bet es saku, man tomērīgi ir tā pieredzīta, ka pagaidām, kamērīgi man nav nekā, tāda lielā apgrozījumā, tomērīgi es pats gribu to darīt.
Jo, tomēr, saku, vajag to kontroli, un man patīk tomēr visu pašam tādā ziņā daudz maz izdarīt. Jo, kā sakās, kurš labāk izdarīs par tevi pašu, kad tu maziņš esi. Pēc tam, ka liels, tad savādāk, tu jau nevari visu izkontrolēt, visu paspēt, visu nokļūt un tā tālāk. Tad tur jau jādomā komanda. Tā ir, bet pagaidām, kā ir, kā sakās, bet es ļoti, ļoti tiešām ceru, ka būs tā otrā pizzerija, un ka varēs klātienē. Ļoti ceru. Sanāk, ka viss balstās tādu resursu. Tas, man liekas, jebkurā uzņēmumā. Tā kā, Jā, man bija doma par frančīzi, varu izstāstīt fiksi. Bija pieteikušies viss čotka, bet es pats sapratu, ka tur īsti nebūs tā kontrola atkal. Tur īsti tu iedot, jo man, teiksim tā, menu nav tik liels, ja man tur sanāk tikai ir pizzas, un, ja ver klātienē, tad vajag ne tikai pizzas, tur vajag arī burgerus, kebabas, domāju, friškiņas un tādas lietas. Un, attiecīgi, tad atšķirtos tās, tās izējas, tad man atkal jādomā, ir pašam uzreiz tur jāievieš kaut kādi burgerīši, kebabi arī mums ir bijuši. Tas bija 2. gadā, kad vasarās periods bija pizzerija visgrūtākais vasarā, jo cilvēki grib tomēr ēst klātienē, un viņi tik daudz vasarā karstā laikā ēst negrib, un tad sanāca, lai es izglābtos, es palaidu kebabus. Un pēc tam es izņemu, jo vienam pašam darbiniekam paspēt, teiksim, ir nereāli cep pizzas un vēl kebabus. Un vēl plusā jāvet. Tad tur vispār kosmos sanāk. Tāds ir. Un varbūt var pastāstīt par savu interesantāko vai absurdāko situāciju, kā tev ir bijis tieši, kamēr tu veidojas brīvdienu pizzu. Tāda smieklīgākais ir bijis, teiksim, pasūtīja bērnu dārs, pizzas sanāk. Es tur kaut ko aizpļāpāju, aizvedu pizzas, zvanu tam cilvēkam, lai nāk ārā, un es tad saprotu, ka pizzas aizmirstu pizzerijā. Reāli, tad es saku, es tur mazliet saku klientam, atvainojos, es tur sajaucu, es tūlīt aizskriešu pakaļ un atvedīšu īsto jūsu pasūtījumu. Un viss, tas man tāds liekas, kā var aizmirst pizzas? Haidī, tu ved pizzas un aizmirsti paņemt. Tas tāds kurioziņš, ir bijis. Ir bijis arī tā, kā aizmirsti sagriezt kaut kā, ir bijis aizmirsti, vienkārši uzcep aizmirsti, tur izrotāt, salikt to topiņu, mērces un zaļumus. Liekas, haidī. Tādi feiliņi gadās dzīvē, bet, ko darīt? Tā ir, kā ir. Ja skatāmies tāds, nestandarta jautājums, vai tev ir kāds seriāls vai filma, kas tevi kā uzņēmēji tieši raksturo? Seriāls vai filma, jā? Kā raksturot, lai kā uzņēmēji, tā. Es teiktu, daļai varu tās Garfields, kā Runčuks tāds, tādā ziņā, ka viņš mīl paēst, viņš arī kaut ko izdomā un izdara tā, lai, viss sanāk viņam, lai viņš būtu to savu lazaņu saucamā. Jā, tas ir viens, un otrs tagad, kā runājot, uzreiz galvā nāk, protams, tās ir bruņuropuši nindzes, jo viņi pizzas mīlēja, bet tas īsti neraksturo biznesu, ka viņi tur kaujās. Bet es saku vairāk kā Garfields, ka, lai tabū Runčuks savējo. Tāda bērnības atmiņa, tā multina par oranžo kaķi. Jā. Interesanti. Kura tev pašam ir mīļākā pizza no savām? Man ir vairākas, bet top 1 ir īstu veču, bomba pizza un mēmākā. Tas trīnieks, kas man pašam, ko labprāt ēst un ēstu, kā sakās. Jā. Bet dažreiz kā negribas neko, teiksim, tādu daudz, tad es paņemu kaut ko vienkāršāku, piemēram, to pašu salāmī. Klasika. Īstenībā man ļoti garšo salāmī arī. Klasika, vienkārši piciņa. Dažreiz pats, ka pats taisīja var upgradeot to salāmu, uzlikt mērcīti, kaut kādu garšvieliņu klāt vēl, tādā ziņā. Tas man top 3 bija. Interesanti, būs pašiem arī tad jāpamēģina mums.
Nu jā, tad tev jāņem ir tas jaudīgais četrnieks. Tur sanāk ir ar 4 daļās pīca, un tur tieši tās ir, kuras man patīk. Visas 4. Sanāk, tur ir tā bomba, īstu veču, mēmākā un salami. Precīzi sanāk. Nu, jā. Tad, es domāju, ir pēdējais jautājums. Vai tev ir kaut kādas lietas, tā kā kaut kāda reliģija vai nezinu, manifestācija, kaut kas, kam tu tā kā ikdienā tici, kas tev palīdz tā kā iet uz priekšu un vadīt to biznesu? Es pats esmu kā katolis, ja, un teiksim, es vairāk domās. Teiksim, ja man kaut kas notiek, paveicās, vai izbēgu no nelaimes, vēl kaut ko, es domās, vienmēr Dieviņam pasaku paldies. Vienmēr. Un man tas tā dod tādu iekšēju kaut kādu spēku arī. Tas, teiksim, ja tev arī kaut kas nesanāk, tad tu palūdzies, un arī kaut kā iekšēji tev vieglāk paliek pašam psiholoģiski jau vien. Tas arī dod tādu spēku arī, jā. Jā. Es teiktu, jā, daudzi uzņēmēji īstenībā šim tā kā tic. Es pats arī esmu katolis. Tā kā es teiktu, tas kaut kādā veidā arī palīdz ikdienā. Mums te ir viena interesanta lieta podkāstā. Runāju par manifestāciju. Ir tāds veids, ka tu uzraksti savu mērķi. Tā kā tu zini, podkāsts sauc Ceļš uz miljonu. Tad mēs tev aicinātu uzrakstīt uz lapas tā kā 3 soļus, kurus tu veiksi, lai sasniegtu 1 miljonu apgrozījumu un datumu, kad tu viņu sasniegsi. Labi, tas ir interesanti. Jā, tad es darīsim. Tavu aploksni un lapu. Un tu man kontrolēsi, jā? Aploksni paliks pie mums. Jā. Tad tev, kad tu sasniedz 1 miljonu, būs pie mums jādodas. Pildspolu arī vai? Tomēr izrādās. Ja nevajadzētu rēķinus maksāt, tad vieglāk. Tā, jāliek, šitādi lieku šodienas datumu vai mērķa datumu? Jā, mērķa datumu. Šodienas? Šodienas. Jā. 3 soļi līdz 1 miljonam. Man arī jāsaka skaļi vai kā? Nē, tu viņus vari paturēt pie sevis, tā kā uzrakstīt. Tagad tu sasniegsi, vai arī paies tas datums, kad es to mērķi noteicis, tad mēs taisīsim 2. sēriju, kad tu atnāc un mēs izrunājam. Gan jau šitas arī datums paliks šodienas, jā? 30.06. Kā sakās, mammas dzimšanas diena. Bet cik gadus vajadzētu? To tev vajadzētu tad arī pie sevis paturēt. Jā. Tā. Tagad salokam, liekam aploksnē, un tad ar uzlīmi var aizlīmēt. Tas ir interesanta lieta. Kā jūs zināsiet, tu vērsi vaļā? Otrā pusē mēs uzrakstīs arī to mērķa datumu, tikai mēs redzēsim viņu. Ok, tas ir interesanti, tiešām. Un kur jūs viņu glabājat? Seifā? Tepat ofisā, drošā vietā. Drošā, ja? Neviens netvers. Vienīgais es. Es izēju pa durvīm, nāk atpakaļ, tu jau vaļā. Joks. Kameras priekšā saplešas pusēm. Viss, kas tā. Tā, šitas man jāuzlīmē te kaut kur, jā? Jā, tur. Kā zīmoks. Un tad tu vari parādīt ar uzlīmi kamerai. Tā, šitas ir. Un šita te jāieraksta, jā? Jā. To mēs varam paši aizpildīt, tikai to datumu mērķi. Labi. Tas ir interesanti, protams. Tad jā, kur mēs varam parādīt kamerai. Ka ir. To mēs tu noglabājam. Jā, liels paldies, ka ieradies. Bija prieks parunāt. Daudz ko jaunu uzzinājām. Es ceru, ka skatītājiem arī būs interesanti. Mēs noteikti mēģināsim norganizēt debatas. Vai arī varbūt jāorganizē Octagon rings. Es nezinu, kā tev liekas, kā tas varētu izvērsties. Tas jau zini kā, kad zinās atbildi, tad domās. Nav ko skriet laikam pa priekšu. Ok.
Nu, jā, tu liels paldies tev. Paldies tev, ka uzaicināji.